Zižļu četrinieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu četrinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola stabilitāti, prieku un svinīgus brīžus. Tas būs laiks, kad tu varēsi izbaudīt savu iepriekšējo pūļu augļus un justies droši par savu vietu dzīvē. Šī kārts norāda uz laimes un līdzsvara mirkļiem, kas piepildīs tavu ikdienu. Attiecību jomā zižļu četrinieks simbolizē harmoniju un vienotību. Ja esi attiecībās, šis gads varētu atnest nozīmīgus soļus, piemēram, kopdzīves uzsākšanu, laulību vai cita veida attiecību nostiprināšanu. Tas būs laiks, kad tu jutīsies mīlēta un novērtēta. Ja esi viena, šī kārts norāda uz iespēju satikt kādu, kas ienesīs tavā dzīvē stabilitāti un kopības sajūtu. Iespējams, tas notiks kādā svinīgā vai priecīgā pasākumā. Darba un finanšu jomā šī kārts sola stabilitāti un gandarījumu par paveikto. Tavs ieguldītais darbs sāks nest augļus, un tu jutīsies pārliecināti par savām prasmēm un pozīciju. Finansiāli šis ir stabils gads, ienākumi būs pietiekami, lai izbaudītu dzīvi un pat ieguldītu kādā ilgtermiņa projektā. Tu vari arī svinēt panākumus, kas nākuši no rūpīgas plānošanas un smaga darba. Un atceries, zižļu četrinieks tev atgādina, ka dzīvē jāsvin ne tikai lielās uzvaras, bet arī mazie panākumi. Tāpēc šogad iekur sveces, uzliec savu mīļāko mūziku un svin savu dzīvi. Zižļu četrinieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu četrinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu norādīt uz nestabilitāti vai sajūtu, ka tu vēl neesi sasniegusi savu mērķi. Tas nenozīmē, ka viss būs slikti, bet tev var nākties strādāt, lai atjaunotu līdzsvaru savā dzīvē. Attiecību jomā šī kārts var liecināt par nesaskaņām vai šķēršļiem, kas kavē attiecību attīstību. Ja esi attiecībās, iespējams jūs saskarieties ar situācijām, kas liks pārskatīt jūsu kopīgo virzību. Tas var būt laiks, kad nepieciešama pacietība un atklātas sarunas, lai rastu kopīgu risinājumu. Ja esi viena, apgrieztais zižļu četrinieks norāda uz iespējamu vilcināšanos vai šaubām par sevi, kas kavē tevi satikt kādu īpašu cilvēku. Ir svarīgi pārvarēt šīs šaubas un būt atvērtai jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā šī kārts var norādīt uz aizkavējumiem vai grūtībām sasniegt stabilitāti. Iespējams, tev būs jāiegulda vairāk pūļu, lai nostiprinātu savu pozīciju vai atrisinātu kādas neskaidrības. Finansiāli apgrieztais zižļu četrinieks liecina par nepieciešamību rūpīgi plānot budžetu un izvairīties no nepārdomātiem izdevumiem, kas varētu radīt spriedzi. Un atceries, apgrieztais zižļu četrinieks tev saka, ka reizēm, lai atrastu stabilitāti, ir jāatbrīvojas no vecajiem modeļiem. Kā saka, pat mājas, kas būvētas no laba pamata, prasa regulāru uzturēšanu. Tāpēc šogad pieliec mazliet vairāk darba, un rezultāti tevi pārsteigs.